Dienas pirmajā pusē Daugavpils Dubrovina parkā bija vērojama pastāvīga cilvēku plūsma. Pilsētā kārtību pastiprināti uzraudzīja policijas darbinieki, vietām tika bloķēta satiksme. Lai arī cilvēku ar ziediem bija daudz, situāciju varēja vērtēt kā mierīgu, taču iedzīvotāji policijas klātbūtni vērtēja dažādi. Es domāju, ka vispār policija skatās uz cilvēkiem, kā viņi, lai būtu kārtībā, teiksim tā. Daudz taču cilvēkus, lai nebūtu provokācijas. Man droši, ka policija klātbūtne būtu šeit. Nezinu, kā cilvēki uzvedība, teiksim tā. Чтоб не нарушали. Lai nepārkāptu likumus. Citus gadus bija likuma pārkāpēji Daugavpilī. Jā, bija, bet manis tur nebija. Mūsējie jau nesvin, tie nav svētki. Cilvēki vienkārši nāk nolikt ziedus. Tas ir smieklīgi, jo tagad mēs pat nevaram piebraukt tuvāk. Mums vajadzēja kopā ar mazo meitu diezgan pa tālu iet ar kājām. Bet nekādas provokācijas te nav un nebūs, jo cilvēki mierīgi nāk, vienkārši uzliek ziedus, pušķus un nevienam tas provokācijas nevajag. Ja teiksim, ja man ir svētki, tad savā ģimenē mēs svinējam un mums nav nekādas tur vēlmes, lai ar kādam tur iestāties konflikts situācijas. Ja? Tāpēc, ja policijai nav ko, teiksim, šodien darīt, nav ar ko nodarboties, tad lai pavada laiku svaigu gaisā. Godīgi sakot, ir vērojams, ka iedzīvotāji pagaidām ir pietiekami disciplinēti pret to, kā normatīvi akti prasa uzvesties, tā arī tas ir ierobežot nedaudz transporta satiksmi, bet tas ir darīts nolūkā, lai arī transporta kustība neradītu kaut kādas tādas apgrūtinājums arī gājēju plūsmai, kas ir šeit parkā, arī parka apkārtnē šodien ir pastiprinātāka. Vērojot situāciju Daugavpils Slavas skvērā, kāds vīrietis izrādījis neapmierinātību par policijas klātbūtni vietā, kur pērn demontēts padomju piemineklis. Uzsāktas pārunas. Policija īpašu uzmanību pievērš arī simbolikai un tekstam ziedu vainagos. Tiek skatīts, kas tiek rakstīts, skatīts gan šīs krāsas, simbolikas un tiek vērtēts. Ir virkne elementi, kur mums nav atļauti, un tam mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai attiecīgi arī reaģētu. Tāpēc arī tas, policijas darbiniekam ir attiecīgi jāpienāk klāt, aprunāties ar šo cilvēku, pārliecināties par to, un ja viss ir kārtībā, tad cilvēki turpina savu iecerēto. Daugavpils pašvaldībā rakstiski norāda, ka pieteikumi par pasākumu organizēšanu 9. maijā nav saņemti. Tā kā šodien atzīmējama Eiropas diena, daļa iedzīvotāju Daugavpilī par tādu dienu nezina, vēl jo vairāk par tai veltītiem pasākumiem pilsētā. Vai zinājāt, ka šodien ir arī Eiropas diena? Nezināju. Ziņas īpaši neskatos, nepatīk. Nelublю. Vai jūs zinājāt, ka šodien arī Eiropas dienu atzīmē? Jā, internetā redzēju, ka jau tādas dienas ir 8. un 9. māja. Šodien ir arī Eiropas diena, vai to arī savā ģimenē jūs kaut kā atzīmējat? Nē, jo mums nav tā kā tuvu pie sirds Eiropas vērtības. Ja? Jo pārsvarā tas viss nāk kopā ar praidiem, ar visam tiem, nezinu, ko vēl, bet nē, mēs nesvinējam. Kārtību policija ne tikai Daugavpilī, bet arī citās pilsētās uzraudzīja līdz dienas beigām. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norāda, ka 9. maiju policijas struktūrvienības izmanto arī kā labu treniņu savstarpējai sadarbībai.